Tālāk uzrakstīs vasaras sabotieri, tie, kas mums neļauj izbaudīt vasaru, un kā vienu vasaras sabotieris uzrakstīja plīstoši vai ciet ādus papēžiem. Es pati, jāsaka, personīgi, pēdējie gadi kopš čaka lietojuši izlēru minerālu vielas, bet pirms tam man sāpēja, un es nevarēju pastaigāt, un papēži ieplaisājuši. Un šajā gadījumā numur 1 būs pamat minerālu viela, jo trūk šīs ādas elastības. Iekšķīgi jūs varat lietot arī kremgeli, vai šis ir viens gadījums, kad es iesaku arī lietot ziedi. Ziede ir biezāka, taukaināka. No pieredzes jāsaka, kremgeli Latvijā ir daudz populārāk, bet zieda numur 1 šajā gadījumā būtu svarīga. Un šeit jūs varat pievienot 1 un arī 11 tādas struktūrai. 11 jūs lietojat kopā ar numuru 9. Jūs varat pievienot vai lietot arī 3, 5, 8, kas ir ne tikai ādas atjaunošanai. Numur 5 ne tikai enerģijai, bet arī sēnītes veidojas, tā kā tur var būt papildu iegūms. Un arī numur 21, kas ir cinks. Ja jūs gribat tādu bagātīgāku ziedi vai krēmu, izvēlieties 2 no tālāk piedāvātajiem variantiem. Viens ir askinēl, tas ir vistaukainākā ziede no visiem krēmiem un kremgeliem un arī lietojumiem produktiem ar augsti atšķaidītām minerālvielām. Tur ir augu valsts emulgatori, un tas ir tāds ļoti laba ziede, gan ja jums, piemēram, ziemā arī. Tagad mēs pa vasaru runājam, par ziemu būs cits seminārs, bet tomēr kā iespēja pasaka, jums plīst arī uz rokas āda vai uz kājām āda. Un speciāli šai problēmai radītais krēms ir pēdu krēms, ne tikai plīstošiem papēžiem, bet arī, ja ir sēnītes, ja ir kaut kādi mikrobi, jo cinks palīdz ir antimikrobiāls, tā laikam tas vārds ir. Un dažādi ļoti labs sastāvs, ļoti biezs krēms un ļoti labas atsauksmes. No Adler Orto produktiem jūs gribētu, lai jums ātrāk būtu rezultāts, jūs lietotu Adler Orto kombināciju numur 1, kas ir elastībai, ādas elastībai, vispār saišu elastībai, arī lokanībai un blakus arī zobiem, kas nav pašreiz mums tāda tēma. Un šeit jūs redzēt ādai, kādas uzturvielas tiek piedāvātas kauliem, zobiem, asinsvadiem, elastībai, saistaudiem, matiem un nagiem. Tāda vēl viena ļoti bagātīga kombinācija un ļoti laba kombinācija.